Es esmu Saules pašvaldības projekta vadītāja Eva. Un par to, kas ir tas, ko mēs katrs varam darīties, lai cīnītos ar šīm klimata pārmaiņām un to ietekmi. Kā viens no svarīgākajiem veidiem ir dzeramā ūdens taupīšana. Tādēļ šodien mēs gribu pastāstīt par vienu ļoti īpašu projektu. Jā, tādu mazliet gājas tādus stereotipus par ūdeni, un arī es vēlos arī pacēt projekts, kurš ikdienā piedomā no jums par ūdeni. Tā ir tā, pusi, jā. Naftas pieļautumiem. Tas, kas ūdenī paliks, te ir visi šie mikroorganismi, tādi iečūni, kuri nav bīstami videi, bet ir bīstami cilvēku veselībai.